Te bija tā vieta, kur bija tāda bedres, kur bija nošautie. Tad nebija, te bija viss tukšs laukums te bija. Vienā vietā tikai? Jā, vienā vietā bija. Tur bija viena, un te bija otra. Es nezinu, vai trešā arī bija, bet te 2 metru platumā bija, un mēs jau nerakām te pirmā dienā. Es kā nāca jaunā vara, pēc tam tikai raka. Viņas pēc kādu nedēļu raka ārā. Jūs uzreiz sapratāt, kas tur varēja būt noticis? Kā tad? Svaigi rakumi. Iepriekšās bija dienu vai 2 dienu iepriekš bija apšauts. Absurdi bija nogalinātajiem cilvēkiem izvirzīto apsūdzību iemesli. Smēķēšana pie atvērta loga, ugunskura dedzināšana un līgo svētku svinēšana. To nodēvēja par signalizēšanu ienaidnieka karaspēkam, fašistisku dziesmu dziedāšanu un padomju iekārtas izsmiešanu. Latvijas PSR valsts drošības tautas komisāra Šustina 1941. gada 28. jūnija rezolūcija. Ņemot vērā sociālo bīstamību, visus nošaut. Es jau mieru kaut vai Amerikas kongresā šito visu pateikt. Tas ir Krievu darbī. Jo tas bija 1. jūlijā, tikko vēl neviens vācijas nebija iegājis iešaucē, mēs bijām 2 pirmie. Un ko mēs ieraudzījām tur. Tas ir ārkārtīgi, tas ir pateikt pasaulē, ko viņi bija darījuši ar cilvēkiem.